Es šeit sēžu jau ļoti ilgi un domāju. Man liekas, ka esmu pazaudējis laika sajūtu. Dažreiz, kad es ļoti daudz domāju un esmu pavadījis pārāk daudz laika sevī, tad apkārtējā pasaule sāk likties nereāla, un arī pats sevi tad spogulī es vairs neatpazīstu. Es nedrīkstu sapņot. Man jāpaliek nomodā. Ja es likšu apkārt krēslus, tad sapnis man netiks klāt. Mani sapni sāk pārsvērt realitāti. Un vienreiz viens gudrais man teica, ka man ir depersonalizējušās smadzenes. Un Wikipēdijā raksta, ka tas ir apziņas stāvoklis, ko ierosina anomālijas mehānismā, kas rada pašapziņu. To raksturo ķermeņa uztveres traucējumi, nespēja kontrolēt runu vai uzvedību. Sajūta, ka viss notiek tā kā sapnī vai ka indivīds sevi redz no malas. Nereālā realitātē mani sapni saplūst ar realitāti, bet robežas, kurās saprast, kur ir sapņi un kur ir realitāte, arī vairs nav, jo viss taču ir saplūdis. Varbūt šajā filmā piedalos nevis es, bet tu, bet es skatos uz tevi šeit no ekrāna, bet varbūt arī ekrāns esi tu.